Tā nosacīta labā ziņa ir tā, ka muzeja krājumiem neatgriezeniski bojājumi nav nodarīti. Mēs esam izdarījuši to maksimumu, ko varēja izdarīt, un lietas, kas ir būtiski, bija apdraudētas, pārvietotas jau naktī uz citu vietu. Un vēlreiz atgādināšu, ka runa iet par 3 muzejiem: Latvijas Nacionālās mākslas muzeja ārzemju kolekcijas daļu, rakstniecības un mūzikas muzeja krājumiem, kā arī Latvijas Nacionālās vēstures muzeju. Bet, diemžēl, šādus vārdus es nevaru teikt par pili. Pils, kurā ir viens no senākajiem, izcilākajiem, ar augstu autentiskumu pakāpi, saglabātajiem valsts kultūras pieminekļiem, un seku apzināšana vēl šobrīd notiek. Tātad kādi bojājumi un kas ir noticis ar šo kultūras pieminekli. Pēc šīs traģēdijas mums ir jāizdara daudz secinājumu. Un būtiskākais no tiem ir, ka mūžīgā taupība uz kultūras ēkām, vērtībām vienu dienu ir novedusi pie tā, ka mēs esam nonākuši tādā situācijā, kādā mēs esam nonākuši, un ir jāglāb būtiskas nacionālas mākslas vērtības.